Šodien mēs esam nākuši kopā savā darba kongresā, lai lietišķi un būtiski atbildīgi un izsvērti dot vērtējumam, kas notiek ar Latviju. Bet, lai mēs varētu jebkādā veidā vispārināt, Tautas partijai ir jāspēj saprast pašai sevi. Jāspēj dot vērtējumus savas pašas dzīvei, panākumiem un zaudējumiem, atzīt alošanos un atmest rīcības nekonsekvenci. To politiskās nākotnes reibumu sajūtu, kas valdīja partijas vadības rindās līdz pat 2009. gada vidum, šķiet vairs neredzama. Bet arī apņēmība graust politiskās opozīcijas garoziņu ne visu kolēģu acīs var šodien redzēt. Es vēlos jūsu uzmanību aizskavēt ar 3 sadaļām savā runā. Par pagājušo gadu vēlēšanu kontekstā, par šodienas Latvijas politiskās dzīves līkločiem un Tautas partijas lomu tajos, un, protams, par Tautas partijas nākotni. Par pirmo, par Saeimas vēlēšanām. Par tām dažādos formātos ir notikuši atkārtotas un ļoti aktīvas diskusijas. Bet domāju, ka šodien jau ar zināmu laika distanci, tātad ar daudz mazāku emocionālo uzslāņojumu, mēs varam dot daudz precīzāku vērtējumu vēlēšanu rezultātam. Vilšanās sajūta par krīzes smagumu, par Tautas partijas toreizējo līderu nespēju to prognozēt un laicīgi veikt labi pamatotu skarbu un nepieciešamu profilaksi, faktiski bija jau rezultējusies lielas sabiedrības daļas slēdzienā. Tautas partijai nav vietas 10. Saeimā. Manu atsaukšanu politiski aktīvā dzīvē komentētāji novērtēja kā Tautas partijas pēdējo cerību un daži pat nosauc par izmisuma soli. Varbūt, ka gluži bez pamata tas, protams, nebija. Bagāžā uzkrāto problēmu bija bez sava gala. Ielgusī tiesvedība par 9. Saeimas vēlēšanu kampaņu, tā sauktā miljonu lieta, tautas verdikts par nekompetenci faktiski visās dzīves jomās, izņemot pašvaldību lietas un ārlietas, virkne skandāli ar Tautas partijas biedru piesaukšanu, ja ne juridiskas atbildības plāksnē, tad politiskas atbildības maksimāli negaršīgā mērcē gan. Bija zaudēta pragmatiskā, nacionālā un lietišķā politiskā spēka slava, bet radīts augstprātīgas, korumpētas, nekonsekvents partijas tēls. Smaga sajūta bija 2010. gadu uzsākot. Par valsti, par Tautas partiju, par neiedvesmojošo nākotni. Es pārņēmu Tautas partijas vadību, ja tā var teikt, uz leju ejošu eskalātoru kāpnēm. Un smagā bagāža, kā tāda pārkrauta mugursoma plecos, šķiet nedeva ne mazāko cerību spēt skriet augšu par leju ejošām kāpnēm. Vienīgais, uz ko varēja paļauties, bija Tautas partijas organizācijas kodols, kura lielākā daļa ir šodien šeit klāta. Paļauties, ka jūsu veselais saprāts noliks cerības par brīnumu malā un smags priekšvēlēšanu darbs būs vienīgais, kas ļaus mums saglabāt pārstāvību Saeimā. Ļaus pārstāvēt pragmatiska, labēja, konservatīva un nacionāla cilvēka intereses. Jā, to cilvēku intereses, kuri agri vai vēlu spēs caur savas ģimenes, caur savu bērnu, caur savas darba vietas, savas saimniecības, sava novada un arī sava naudas maciņa prizmu saskatīt mūsu stāju, mūsu piedāvājumu un mūsu cilvēkus. Liela daļa Tautas partijas iepriekšējo vēlētāju, kas neticēja mums, kā rāda aptaujas, tikai pēdējā brīdī atdeva savas balsis par valdošajiem. Bet vai tagad viņi ir gandarīti par pēdējā brīža izvēli? Vai viņi atrod savu interešu pārstāvību Saeimā nodokļu celšanas cinismā nogrimušajā koalīcijā? Izšķiršanās daudziem Tautas partijas biedriem zobus sakožot bija par politiskās apvienības ceļu. Lai cik mums tas bija neierasts un pat svešs, vēlēšanu gadu politiskā realitāte to prasīja. 10. Saeimā ir ievēlētas tikai politiskās apvienības. Un šobrīd mēs varam teikt, maza pārstāvniecība ir labāka kā nekāda. Tautas partija
ir pārstāvēta 10. Saeimā. Tautas partija ir spējusi to, ko nespēja sociāldemokrāti, savulaik Latvijas ceļš un arī ZZS, netiekot attiecīgajos politiskajos ciklos pārstāvēti Latvijas parlamentā. Lai arī tikai vēlāk izskanēs mans viedoklis par Tautas partijas nākotni, šajā brīdī es vēlos pateikt vēlreiz skaidri un artikulēti. Politiskā apvienība par labu Latviju šobrīd ir Tautas partijas parlamentārās pārstāvības ietvars, bet manā, kā partijas priekšsēdētāja laikā, tā nebūs Tautas partijas ilgtermiņa politiskā nākotne. Saeimas frakcija un kolēģi apvienības partijās ir un būs mums svarīgi, bet tikai ar mērķi realizēt mūsu politiskās idejas un programmas nostādnes. Mēs visi vēlamies dzīvot labā Latvijā. Taču politisko uzdevumu plašais spektrs nosaka un pieprasa šo grūto izvēli. Tautas partijai pašai spēt pacelties, atgūt mūsu vēlētājus, nostiprināt un pieaudzināt Tautas partijas mandātu un atgriezt Latviju atkal uz augšu ejošām kāpnēm. Mums ir un būs visciešākie kontakti ar uzņēmējiem. Katrs uzņēmīgs un godīgs cilvēks ir mūsu pirmais sabiedrotais. Mēs esam pateicīgi viņiem par atbalstu, ko esam saņēmuši. Mūsu atbildība ir šos uzņēmīgos ļaudis nepazaudēt un nepazaudēt arī Latvijai. Katrs Latvijas uzņēmējs, neatkarīgi no biznesa lieluma un veiksmes, manās acīs vienmēr ir bijis un būs Latvijas valsts ekonomiski pastāvības pamatakmens. Jā, uzņēmēji nav vieglas personības. Daudzi ir raupi kā tādi pamatakmeņi, bet faktiski tikai viņu risks, viņu uzņēmība, viņu spīts ir ļāvis pat šajos ekonomiskās politikas mēra laikos piepildīt valsts budžetu. Tautas partijas pārstāvjiem Saeimā un apvienības frakcijai, kuru vada Edgars Zalāns, būs arvien precīzāk un inteliģentāk jāiezīmē tieši Tautas partijas pozīcija. Par spīti valdības piekoptajai politikai, kura daudzās jomās un vispirms komunālo pakalpojumu jomā rezultējas milzīgu izmaksu pieaugumā. Tautas partijas deputātiem pašvaldībās un vadot tās būs daudz precīzāk un aktīvāk jāsameklē iespējami labākie risinājumi iedzīvotāju labā. Par politisko situāciju. Lai arī Tautas partija ir pārstāvēta 10. Saeimā nelielā frakcijā, tas nenoņem no mums atbildību par piedāvājumu. Varētu šķist, ko nu mums tur mēroties ar vienotības 33 balsīm vai zemnieku 22. Protams, jau uz šīm 55 balsīm skatās kā balsošanas mašīnu, mūsu ietekme ir visai neliela. Vienotība un ZZS šajā koalīcijā dzīvo kā cimds ar roku. Viņi cieši līdzdarbojas viens ar otru jau gadus 8. Arī ministru prezidenta kungu mēs atceramies kā toreizējo finanšu ministru, zina viens otra niķus un politiskās komunikācijas tekstiņus, kas tiks izspēlēti viena vai otra politiska notikuma sakarā. Vienotībai, kura vēlētājiem solīja tīras rokas, šķita ļoti vilinoši netīros darbus, kas izriet no aizdevējiem solītā, iespēlēt darīt ZZS-am. Kurš tad arī kļūtu par to netīro cimdu? ZZS, to saprotot, savukārt ir nolēmis samaksu par netīriem darbiem paprasīt pirms to darīšanas, bet pašus darbus iespējams nemaz nedarīt. Tad, protams, vienotībai cimdi ir jānovelk, un, lai pārskaitītu šādas politiskas banknotes, rociņas top netīras. Tas viss piltāk izpaužās tādu politisko banknošu skaitīšanā kā amatu dalīšana. Piemēram, lai ieceltu no vienotības rindām virzīto sabiedrisko regulātoru vadītāju, sabiedrisko pakalpojumu regulātoru vadītāju, zemnieki pieprasīja 4 mēnešus pirms laika iecelt arī savus protežē. Un vienotība aizmirst visus solījumus par sabiedrībai, dotos par labu pārvaldi. Protams, gadās arī pa misēklim. Jamats ir tikai viens, kā teiksim, tiesības sargs. Šādos gadījumos izbrīnu man liekas pat neizraisīt, ja kāds koalīcijā ieteikt pagrozīt pēc vajadzības likumu vai pat satversmi. Teiksim, iecelt 2 tiesības sargus.
lai kreņķi būtu mazāk. Varētu jau tā arī turpināt ironizēt, ja šim tirgum nebūtu tik demoralizējošu seku valsts pārvaldē un uzticībā tai. Amatu pārstāvniecība ir svarīgākais koalīcijas ļaužu mērķis, bet tā rezultātā valdība pazaudē neatgūstamo laiku un iespējams arī Latvijas cilvēkus. Lai arī absolūti lielākā daļa ekspertu norāda uz neprātu celt nodokļus, tas ir vienīgais, ko valdība spēja. Tā nokaujot iekšējo patēriņu, samazinot ekonomisko aktivitāti, veicinot inflāciju, nospiežot vēlmi maksāt jebkādus nodokļus, atņemot paļāvību uz pensijas sistēmas ilgtspēju. Pilnīga neskaidrība ir ar sociālo budžetu. Kalvīša atstātais miljards latu uzkrājumu pensijām būs tūlīt viegli notērēts. To veicināja arī likuma izmaiņas, kā sekas 2008. gada referenduma pensiju sakarā, kuru organizatoru rindās grozījās arī viens otrs vienotības līderis. Kas tālāk? Pensionāru konfrontēšana ar bērnu pabalstu saņēmējiem. Vairāk kārtēji mēģinājumi saņemt no valdības jebkādu nopietnu piedāvājumu līdz Saeimas budžeta komisijas darba kārtībai tā arī nav nonākuši. Mums ir skaidra nostāja par sociālā budžetam neraksturīgu izmaksu izslēgšanu no tā. Liekas, ka bērnu pabalstu atņemšana no otrā pusgada būs izdevies apturēt. Simtlatnieku programmu nāksies aizstāt ar uzņēmēju atbalsta programmu par katru jaunu darba vietu. Bet neko, pat ļoti vienkārši neveicot, tiek zaudēts laiks. Tūlīt atveras jauni darba tirgi Eiropas Savienībā. Iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāju skaits turpinās samazināties. Šobrīd iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāju skaits jau ir mazāks par to personu skaitu, kuri saņem ikmēneša ienākumu no valsts un pašvaldību budžetiem. Finanšu ministrs azartiski, kā jau minēju, aizstāv konsolidācijas, kas par jauku vārdu, īstenošanu ar nodokļu pacelšanas metodi. Un nodokļu pacelšana ar lozungu, ka ir bagāti ļaudis, kuriem jāmaksā vairāk. Nezinu, kāpēc trāpa taisni pretēji. Tiem, kuriem algas neceļas kā ministru prezidenta biroja darbiniekiem, trāpa tiem, kuriem robeža maznodrošinātais jau ir deguna galā. Pamatojums no valdošajiem ir vienkārši. No PVN pacelšanas elektrībai un gāzē vēl arī akcijas nodokļi, saka, neizvairīsies neviens. Un tiem biezajiem būs ko trūkties. Un vēl Latvenergo jaunos tarifus klāt. Visiem, kas nespēja iekļauties 100 kWh mēnesī. Tāds ir patos. Tāds ir viņa patos. Tas pats attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli. Nekustamā īpašuma likmes jāceļ, un to muižu īpašnieki lai taču maksā. Tā valdošie. Bet rezultātā tāds pats rezultāts kā Latvenergo gadījumā. Maksā visi. Nekustamā īpašuma vērtība neatspoguļo cilvēku ikmēneša ienākumus un strauji kāpinot nodokļus par to, cilvēki tiek sodīti par savu vēsturisko dzīvesvietu. Protams, vecajās Eiropas valstīs cilvēki dzīvo mājokļos, kas ir samērojami ar viņu ienākumiem. Bet pie tādas tirgus vērtībai pietuvinātas nodokļu sistēmas, kas ietver sevi arī personas faktisko maksātspēju, šīs valstis nonāca garā evolūcijas ceļā. Latvijā to vēlas iedibināt 2 gados, un cilvēku intereses un cilvēku maciņu iespējas te vērā netiek ņemtas. Šos manis pieminētos nodokļus ir viegli uzlikt, nedomājot par faktisko maksātspēju. Bet kur ir nodokļu piedāvājums, nodokļu politikas piedāvājums, lai sekmētu mūsu tradicionālās nozares un to eksporta spēju, paaugstinot pievienoto gala vērtību produktam? Kur ir pievilcīgi risinājumi kapitāla piesaistē pilnīgi sasalušajā nekustamā īpašuma sektorā? Kur ir stimuli citu valstu nodokļu maksātājiem kļūt par tādiem Latvijā? Kur ir valstī nozīmīgas infrastruktūras izbūves programma, lai Latvija nepazaudētu savu tranzītu valsts konkurētspēju un statusu? Bet finanšu ministra reāli padarītais ēnu ekonomikas apkarošanā nav redzams, jo tā nekā vienkārši nav. Nav jau mans mērķis kritizēt valdību kritizēšanas pēc. Mums ir jāpārstāv to cilvēku intereses, kuri cer uz mierīgu un izsvērtu pieeju nodokļu ziņā.
Tos, kuri cer, ka valdība būs spējīga aizstāvēt tieši Latvijas intereses un kuri būs stipri savā pārliecībā par Latvijai ilgtermiņā svarīgo. Bet tik vāja komanda, kādu Saeima ir apstiprinājis ministru kabineta izskatā, protams, ir ilgi jāpameklē. Diemžēl vājš politikā bieži ir sinonīms vārdam izdabājošs. Un tādēļ naudas maisi, kuri laipni ir aizdevuši naudu, var gulēt mierīgi. Šī komanda pret vēju neskries. Un vēl mazliet par tīriem cimdiem un netīrām rokām. Es domāju, ka vienotība nemaz nevar iztikt bez ZZS. Un ne jau matemātikas dēļ Saeimā. Vienotībai ir vajadzīgs šis cimds, ar kuru piesakties, jo nevarēšanu ir ar kaut ko jātaisno. Kādreiz peramā zēna lomai labi derēja Tautas partija. Tāda retorika patika žurnālistiem un rada dzirdīgas ausis arī sabiedrībā. Bet trio, Brigmanis, Lembergs, Vējonis ir izmanīgi. Un ir skaidrs, ka cimds būs gana tīrs, rokas netīrs, bet abi politiskie spēki galu galā ar kopdzīvi apmierināti. Protams, lai arī vienotības vēlētāji bija laimīgi par izkritušo skaitli 33, ne visiem viņiem ir aizmirsies kādu principiālu pozīciju politiskās atbildības jautājumos uzturēja Čepāna, Ēlerta, Čigāna un citas kundzes. Bet sīks precizējums. Tā bija principiāla, bet priekšvēlēšana pozīcija. Tagad notiekošais tiek saukts par valsts glābšanu, politisku kompromisu, dzīves realitāti. Es šajā vietā par koalīciju liktu punktu. Un priekšvēlēšanu vārdiem runājot, ļausim Dombrovskim strādāt. Tie, kas šos 33 deputātu mandātus ir devuši, vien tiem ir arī tiesības to paņemt atpakaļ. Bet jau ir ļaudis, kas piesakās nodot atpakaļ salauztos lietussargus. Sliktais visā šajā stāstā ir tas, ka vilšanās par Latvijas un arī latviešu tautas spēju pārvaldīt savu valsti turpina pieaugt. Sabiedrības apātija un neticība nākotnē grauj Latviju. Cilvēki nekaunas vairs skaļi apspriest to, ka maksāt nodokļus no darba algas nav jēgas, jo pensijas tāpat nebūs. Cilvēki sociālajos tīklos viens otram iesaka, uz kurieni labāk aizbraukt, kā labāk iekļauties citu valstu sociālajā sistēmā. Saprātīgāk gan būtu šos ļaudis noturēt Latvijā, rodot piedāvājumu uzņēmējiem jaunu darba vietu radīšanai. Mūsdienu vieglās ceļošanas laikmetā bieži vien materiāli argumenti ir spēcīgāki par morāliem. Piesaukt patriotismu arī šeit nevajadzētu. Politiķiem šad tad pasprūk vēlme aizbraukušiem pārmest patriotismu trūkumu. Baidos, ka tas ir tikai mēģinājums zem šī vārda slēpt savu politisko nevarēšanu. Domāju, ka šodien svarīgākais būtu diskusija par Tautas partiju, par Tautas partijas iespējām un soļiem konsekventas politikas virzienā. Nedaudz vairāk kā pēc 2 gadiem būs pašvaldību vēlēšanas, pēc 3,5 nākamās kārtējās Saeimas vēlēšanas. Daudzi Tautas partijas biedri pamatot vēlas saprast Tautas partijas kopīgo kursu un arī plānus šo laika ziņā netik ilgo politisko pieturu kontekstā. Šo sadaļu sākot, gribu uzreiz ko teikt. Šis ceļš būs gana garš, gan darāmo, gan laika, gan darāmo darbu ziņā. Tas nozīmē, ja darīsim visu rūpīgi, apdomīgi un konsekventi, tad pēc kāda laika, un var gadīties nepārāk īsa, cilvēku uztverē Tautas partijas tēls var mainīties. Pašreizējais būtu jāizstāj ar saprātīgas politikas nesējas tēlu. Tātad ar citu saturu. Tautas partijai ir ejams nozīmīgs laika sprīdis savas kompetences, autoritātes un uzticamības atjaunošanā. Bet tas ir iespējams ceļš, un pārveidojot mūsu jauniešu lozungu viņu gada sapulcē, es ticu, ka reiz būs atkal oranžs. Tas ir pragmatisks, kompetents, saprātīgs un paļāvību raisošs politisks spēks. Lai saprastu darāmo, ir jāpārvērtē daudz kas.
Tā skaitā Tautas partijas manifests, mūsu kā partijas biedru rīcība tā kontekstā un pasaules notikumu konteksts Latvijai šo vairāk kā 12 gadu laikā. Ļoti daudz kas no tā, kā mēs redzējām pasauli 97. un 98. gados, uzsākot Tautas partijas dibināšanas procesu, ir mainījies. Bet ir lietas, kas nav darbi, kas ir lielākas. Tās ir Tautas partijas vērtības. Un, lai arī daudzas vietas Tautas partijas manifestā šodien šķiet naivas un novecojušas, pakavēsimies pie vērtībām. Tautas partijas manifestā mums ir atsevišķa sadaļa – ģimene. Tieši šajā sadaļā, to aizvakar pārlasot, es neatrodu nevienu teikumu, kurš būtu novecojis un ārā svītrojams. Vai tiešām pasaules un sevišķi Eiropas liberālās politikas, kā tagad saka, moderno attiecību modeļi, nav Tautas partijas manifestā teikto padarījuši par vecmodīgu, par nekonkurētspējīgu, par Latvijai neatbilstošu? Nē, un vēlreiz nē. Kaut vai šis manifesta teikums. Mēs uzskatām, tautas dzimtības rādītāji būs vienīgais patiesais mūsu darba vērtējums. Jā, Tautas partijas valdību laikā ir sasniegts augstākais piedzimušo bērnu skaits Latvijā pēc neatkarības atgūšanas. Varētu sev ielikt nesliktu atzīmi. Un tomēr roka neceļas to darīt. Jo Tautas partija nav spējusi nosargāt un izvērst, nostiprināt ilgtspējīgus ekonomiskos priekšnoteikumus kuplu ģimeņu atbalstam. Tā ir līdz ar to arī mūsu vaina, ka tik vienkārši zem vārda konsolidācija var apcirst saknes Latvijas izaugsmē. Šā brīža bezatbildības mērs ir 2010. gadā mazākais piedzimušo mazaļu skaits Latvijā pēdējo 10 gadu laikā. Diemžēl. Latvijā nav arī izdevies iedzīvināt neatgriezeniski lozungu viss bērniem. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Redzams, ka tā sauktā modernajā sabiedrībā nav pieprasījuma pēc bērniem. Galu galā tas rezultējas vidēji mazākā bērnu skaitā uz vienu sievieti. Latvijā tas šobrīd nokrities līdz 1,3. Tas vēlāk pārvēršas nesamērīgā pensionētu un strādājošu cilvēku attiecībā. Tas savukārt noved pie zemāka dzīves līmeņa visu sabiedrību, jo mazākam cilvēku skaitam ir jārēķinās ar lielākām valsts infrastruktūras izmaksām. Lielākas infrastruktūras izmaksas grauj mūsu uzņēmēju konkurētspēju maza iekšējā patēriņa dēļ, kuram ir būtiska loma jebkura produktu un pakalpojumu radīšanā šeit, Latvijā. Galu galā apdraudēts ir latviešu trauslais vairākums Latvijā. Bet šīs demografiskās bedres priekšā spītīgi tiek iets ceļš, kas beigsies ar masveida imigrāciju Latvijā. Un tas nav mūsu ceļš. Mums ir jāiestājās par mūsu pilsoņu iedrošināšanu, par mūsu pilsoņu atbalstu. Tie ir nodokļu likumi, tie ir sociālās jomas likumi, tie ir izglītības un veselības jomu regulējumi. Ir jāiestājas par priekšrocībām ģimenēm no to laulības brīža līdz pat pensijas saņemšanas pēdējai dienai. Sekmējot tradicionālo ģimeni kā valstiski svarīgu institūtu, ir ieviešamas arī laulātā pāra pensijas kopīgs kapitāls, un kā jau Tautas partija ir iestājusies, tad otrā pensiju līmeņa iemaksām jākļūst mantojamām laulāto starpā. Demogrāfijas jautājums ir daudz būtiskāks par valdības konsolidācijas dienas kārtību. Ticiet man. Nostājas šajā jautājumā mums ir jāizsver arī gadījumos, kad Tautas partijas politisku atbalstu meklē amatpersonas vai to kandidāti. Demogrāfijas jautājums nākotnes Latvijai ir valsts nacionālās drošības jautājums. Varētu teikt, Latvijas valsts esamības jautājums. Tam par apstiprinājumu kalpo arī cits jautājums. Moderns nacionālisms, kas balstīts Eiropas kristīgās vērtībās. Pēdējās vēlēšana kampaņas laikā apvienības pozīcijas dēļ Tautas partijas vēlētājs iespējams apmūs. Apvienības pozīcija attiecību jomā ar baznīcu bija pārlieku didaktiska un konfrontējoša ar dzīves realitāti. Mēs Tautas partija esam par kristīgo vērtību nostiprināšanu gan Latvijā, gan Eiropā, protams. Un nav jau tā,
ka Eiropā multikulturālisms būtu uzvarējis. Kādu laiku atpakaļ, kad Eiropas sirdī Šveicē notika referendums par Šveices tradicionālās kristīgās identitātes saglabāšanu mošeju celtniecības jautājumā, tad visu pasugu neoliberāļi Eiropā to devēja par tumsonību un piesauca cilvēktiesības katrā teikumā. Arī viens otrs Latvijas vārda meistars un svešā slavinātājs, lai arī tā nav galīgi Latvijas problēma, šodien atļāvās ko pārmetošu veltīt Šveicei. Bet Šveices tauta, kurai demokrātisku tradīciju trūkumu nekādu nevar pārmest, iestājās par tai raksturīgas pilsētu vides saglabāšanu, par savu tradicionālo ainavu. Un ko mēs redzam šodien? Vācijas kanclere un neapšaubām Eiropas Savienības līdere Merkels kundze, Franču prezidents Sarkozy un pat Britu premjers Kamerons ir atzinuši. Multikulturālismā balstītie integrācijas procesi viņu valstīs ir izgāzušies. Tiem nav bijis stabila pamata. Liberālās vērtības, kas nesakņojas kristietībā un nebalstās pamatnācijas valodā, nav spējušas dot šo stabilo pamatu, iekļaut milzu iebraucēju pūļus tradicionālās Eiropas valstu iedzīvotāju akceptētā ietvarā. Latvijas problēmas ar integrāciju ir savādākas. Jo absolūti lielāko daļu no nelatviešiem veido tomēr vienādas garīgās telpas ļaudis. Mums nav šeit reliģisku kultūru sadursmes. Latvijā ir stāsts par kaut ko citu. Par dzīvi lielas nācijas stūmā, kuras vēsturē boļševiku varas gadi ir deformējuši izpratni par 3 Baltijas valstīm un šo valstu okupāciju. Tas ir stāsts par kopīgas vēstures izpratnes pamatu un latviešu valodu. Tautai, kura balansē uz 50% robežu savā zemē, ir īpaši svarīgi spēt saglabāt sevi, būt modernai, bet es teiktu reizē arī nacionāli patmīlīgai. Tādēļ es ar bažām skatos uz to, ka šī joma ar valdības lēmumu nodota pilnīgi pretēju vērtību sludinātājs jau kultūras ministras rokās. Kā svarīga vērtība labējai partijai ir un paliek privāta īpašums. Tā valstiskā aizsardzība, tā izaugsme, tā uzkrāšana. Izaugsmes gados ļoti daudzas ģimenes saredzēja iespēju pirmo reizi tikt pie savu mājokļu. Cerēja to izmaksāt, tajā dzīvot un audzināt bērnus. Diemžēl attīstītās pasaules hipotekārais burbulis bija uzpūsts un balstīts spekulatīvā cerībā par nemitīgu tā tālāku izaugsmi. Tas pārsprāga arī Latvijā. Un apvienojumā ar lata kursa noturēšanas scenāriju daudzas ģimenes atgrieza atpakaļ iepriekšējās dzīves šaurībā. Protams, arī primitīva valūtas devalvācija būtu devusi to pašu rezultātu, jo džins jau bija izlaists no pudeles krietni agrāk, laikā, kad pašreizējais premjers sēdēja finanšu ministra krēslā. Burbuļa plīšanas brīdī Latvijas hipotekārais tirgus jau bija eiro valūtas nomākts, un bankas būtu cietušas vēl vairāk zaudējumus. Bet ne jau šeit mums par bankām jāiestājas. Tās ir kā tādi vilki aitas kažociņā. Secinājums ir tāds, ka, lai pasargātu Latvijas ļaužu ilgtermiņa intereses, īpaši rūpīgi un daudz atbildīgāk ir regulējams hipotekārais tirgus. Tie ir hipotekārie kredīti tikai pret īpašumu, nevis visu ģimenes mantu. Tie ir saprātīgi nodokļi, ļaujoši tikt galā ar hipotekāriem maksājumiem. Tas ir neaizskaramais platības minimums uz cilvēku. Lielu uzņēmumu bankroti rada lielas problēmas daudziem cilvēkiem. It sevišķi runājot par bankām un nelielu ekonomiku, kāda ir Latvija. Nedrīkst pieļaut, ka jebkāda banka problēmu gadījumā tās lieluma dēļ kļūst nepanesams sloks pat valsts budžetam. Pārāk vaļīgs regulējums un modernā pieeja, ka tirgus spēki ir visvareni un pašregulējoši, ir faktiski pasaulē izgāzusies. Tirgus spēku atbildība ir reducējusies par īstermiņa atbildību ieguldītā kapitāla atdeves veidā. Atbildība par sociālo komponenti un cilvēku kā ilgtermiņa aktīvu nav kapitāla atdeves plānos iekalkulēta. Katrs cilvēks ir mūsu valsts vērtība, jo katrā cilvēkā ir liels labā potenciāls.
katrs vesels un izglītots cilvēks, ir mūsu valsts divkārša vērtība. Izglītots un strādāt gribošs cilvēks ir svarīgs priekšnoteikums konkurētspējīgai ekonomikai. Diemžēl pārprasta un Latvijas interesēm neatbilstoša sociālā politika, izdabājot dažādu valstu ekspertu piedāvājumiem, ir viens no iemesliem, kāpēc Latvija iet nabadzības kultūras ceļu. Būt darbspējīgam, bet gadiem dzīvot uz pašvaldības pabalsta, ir kļuvusi par normālu parādību. Diemžēl gadās, ka ilgstoši, nestrādājoši un izdzīvošanas režīmā eksistējošs cilvēks, šīs nabadzības kultūras produkts, atražo nākošos šīs sistēmas upurus. Cilvēku nodarbināšana par 100 latiem mēnesī nenodrošina ne ilgtermiņa darba vietas, ne darba iemaņas, ne ieņēmumus pašvaldību budžetos. Cilvēks savas izmisuma situācijas un valdības primitīvās politikas dēļ kļūst lieks. Tieši pēdējos gados cilvēks vairs nav Latvijas galvenā vērtība. To cilvēku, kam nav zudusi vēlme strādāt, krāt, vairot mantu, izglītot sevi, iesaistīties nevalstiskās organizācijās, padarīt savu garīgo apvārksni plašāku, šķiet ir palicis mazāk. Šī ir ļoti jūtīga sfēra, jo cilvēks ir cilvēks. Bet nācijas izdzīvošanā ir svarīgs strādīgs cilvēks, pašpietiekams cilvēks. Cilvēks, kas gatavs maksāt nodokļus un uzturēt valsti. Mums, Tautas partijai, ir jāaizstāv tie cilvēki, kas sagaida, ka valsts viņus neuzskatīs par nodokļu naudas bankomātiem. Un cilvēki nav nodokļu naudas bankomāti, jo spēj aizbraukt prom, kad nauda tiem beidzas. Mūsu vēlētājs ir par saprātīgu piedāvājumu, kuru viņš laicīgi uzzina, izvērtē, pielāgojas tam un galu galā akceptē. Mūsu vēlētājs nav vienas nakts nodokļu revolūcijas fans. Pat ja kāds šādai naktī pielipina valsts glābšanas birku. Un tas ir Tautas partijai jāņem vērā. Mums ir jāiestājas par ļaudīm, kuri pieprasa atbildīgu un paredzamu politiku. Ar šiem piemēriem par labējas, pragmatiskas un nacionālas politikas raksturīgo vērtību dažiem aspektiem es mēģināju atgādināt par mūsu bijušajiem vēlētājiem. Ja gribētu teikt ļoti īsi, tad, kā saka angļi, back to basics, jeb atpakaļ pie saknēm. Laika sprīdis, kas šķir Tautas partijas manifesta pieņemšanas brīdi un šodienu, ir milzīgs. Tautas partija šogad savas reputācijas atjaunošanas ietvaros ir jānāk ar pārdefinētu, atjaunotu Tautas partijas tālākas attīstības manifestu. Ar īsu šodienas un nākošai 10 gadai atbilstošu pamatdokumentu. Ar dokumentu, kurš nav populistisku saukļu krājums, bet koncentrēta partijas programma, kura balstīta mūsu pamatvērtībās. Lai mūsu biedri, kā arī ļaudis, kuri redz mūsos saprātīgas, labējas politikas partijas potenciālu, bet ir ar dziļu šaubu mākti par pagātni, spētu savus politiskos lēmumus gan pašvaldību, gan nacionālā līmenī viegli izsvērt caur Tautas partijas vērtību sietu. Arī katras politiskās organizācijas galvenā vērtība ir cilvēki. Cilvēki, kas ir lojāli tām vērtībām, par ko attiecīgā partija iestājas. Tautas partijā pēc oficiāli iesniegtiem datiem 1. martā bija 1179 biedri. Mēs gada laikā esam palikuši par 42 cilvēkiem mazāki. Par atbalstītājiem šoreiz nav runa. Tiem vienmēr paldies. Neskatoties uz ļoti demokrātisko un vieglo aiziešanas iespēju caur Tautas partijas biedru pārreģistrācijas procesu, ļoti liels cilvēku skaits palika Tautas partijas rindās. Jāatzīst, ka ir cilvēki, kas pilnīgi noteikti neizmantoja situāciju, kurai rodoties būtu viegli apturēt darbību partijā. Mūsu kolēģis Mārs Riekstiņš nesaņēma piekrišanu, lai savus profesionālos pienākumus pildot varētu arī turpmāk būt Tautas partijas valdes loceklis. Ārlietu ministrijas vadība ar apšaubāmiem argumentiem. To liedz. Bet ar to viņam
piemītošo kompetenci un autoritāti jau viņi neatņēma. Ir kolēģi, nu jau var teikt, ka bijušie, kas dažādu iemeslu pēc bija spiesti pieņemt lēmumu atstāt Tautas partijas rindas. Tie ir individuāli lēmumi, daļai tie ir balstīti gan savas personīgās karjeras apdraudējumā, gan vēlmē dažam arī pielāgoties konjunktūrai. Mēs rēķināmies, ka šādi gadījumi var arī būt turpmāk. Mēs pieņemam to zināšanai un nebaramies nevienam pakaļ. Par lielāko daļu pat esam pārliecināti, ka viņi balsos par Tautas partijas sarakstu nākošajās vēlēšanās, kā jau viņi to vienmēr ir darījuši līdz šim. Pat ja kāds būs savu oranžo būtību pārsēdis ar zaļu, zilu vai citas krāsas uzsvārds. Īpaši gribu pakavēties pie mūsu jauniešiem. Katrā valdes sēdē mēs uzņemam Tautas partijas jaunatnes organizācijas biedrus partijas rindās. Varbūt to pat varētu nosaukt par jauno iesaukumu Tautas partijā. Es to esmu teicis, to teikšu un par to stāvēšu. Tikai caur gados jaunu cilvēku iesaisti politikā Tautas partija spēs atrast līdzvērtīgu maiņu un atjaunot oranžo zīmolu. Tautas partijas valdē gados jaunākie mūsu kolēģi ir tie prasīgākie un, protams, savos izteikumos tiešākie. Un vienīgais, kas viņiem ir nepieciešams, ir laiks. Ir laiks politiskās un sociālās pieredzes gūšanai. Sociālā pieredze, diemžēl, nāk ar gadiem. Tad cilvēks spēj saprast, ka starp baltu un melnu ir arī pelēks. Un cīnoties par politiskām idejām, mums pirmkārt ir lielāka iespēja pārliecināt ļaudis, kas par kaut ko šaubās, un mazāk tērēt laiku un enerģiju tiem, kas iegrimuši aklā pārliecībā vai pat melnā naidā. Jauniem ļaudīm raksturīgais optimisms ir jāpārvērš Tautas partijas enerģijā. Šeit milzīga loma un atbildība ne tikai Tautas partijas jaunatnes organizācijas valdei, bet arī katras Tautas partijas nodaļas ļaudīm. Ikdienas komunikācija šodien ir iespējama, jo dzīvojam citu tehnoloģiju laikmetā. Kā redzam, tad tieši komunikācija tehnoloģijas ļauj pārvarēt vienīgās un pareizās informācijas telpu kaut vai Arābu valstīs. Latvijā šobrīd ir vērojama atsevišķu mēdīju nekautra vēlme pieklusēt un neatzīt savu favorītu kļūdas un augušo augstprātību. Bet neskatoties uz to, tieši pateicoties sociālajiem tīkliem, vairs nekur nepazudīs Latvijas politiķu runas pērles par 100 latu strādājošo nosaukšana par muļķiem. Un gan jau šajos tīklos tiks izpreparēti arī valdības realizētās politikas būtības jautājumi. Tuvākās politiskās sacensības brīdis būs pašvaldību vēlēšanas. Tās reizē tālu un reizē tuvu. Partijas cilvēkiem, kuru darbs ikdienā saistās ar vietējo pašvaldību, ir svarīgi zināt un nojaust to rīcības modeli, kas ļaus aizstāvēt un noturēt mūsu organizācijas reģionos. Debats ir bijuši aktīvs jau šobrīd. Punkts ir pielikts attiecībā par izšķiršanos. Īstermiņa vai ilgtermiņa modelis. Tautas partijas valdes vārdā es varu šodien apliecināt, ka tiks atbalstīti visi tie centieni, visas tās pūles, visi tie mūsu cilvēki, kuri savu personīgo izvēli saistīs ar atrašanos Tautas partijas rindās kā ilgtermiņa izvēli. Var jau būt, ka pašvaldību vēlēšanu specifikas dēļ ir vietas, kur vienkāršāk būtu ejot īstermiņa ceļu, teikt, balsojiet par mani. Nu, es esmu kaut kādas vietējās partijas biedrs. Bet ir pilnīgi droši, ka tas neataisnosies ilgtermiņā ne novadam, ne valstī kopumā. Es negribētu šobrīd ļoti detalizēt uzskaitīt visus par un pret dažādām izvēlēm. Mums bija atklāta un profesionāla diskusija pirms mēneša. Varu tikai atkārtot. Organizācija visādi sekmēs Tautas partijas biedru atbalstu pašvaldību vēlēšanās. Vietējās vēlēšanās, kā redzams, visu izšķira autoritāte tieši savas pašvaldības cilvēku acīs. Mēra vai jebkura cita kandidāta dzīve ir tik tuvu vēlētājiem, to ikdienai,
ka tur nekam citam vairs vietas nav. Ne Rīgas mēdīju vērtējums, ne politiskās organizācijas panākumu vai zaudējumu nacionālā mērogā, un to pierāda arī Tautas partijas pieredze. Pat vislabākajos Tautas partijas ziedu laikos ir bijuši pašvaldības, kurās panākumi ir izpalikuši. Un pat Tautas partijas dzīves viskritiskākajos brīžos ir daudzas pašvaldības, kurās mūsu līderi uzvarēja ar Tautas partijas sarakstu. Un 90% tam pamatā ir bijusi mūsu līderu autoritāte, viņu godaprāts, vienkāršība un profesionālās spējas, nosvērtība un cilvēciskums. Par darba organizāciju partijā. Man diemžēl jākonstatē, ka pirms pusotra gada izveidotā institūcija valdes padome nav vēl sasniegusi plānoto mērķi. Iecere bija, ka vēlēšana apgabala robežās attiecīgā reģiona padomes pārstāvi spēs nosekt visa vēlēšana apgabala problēmas gan informatīvi, gan problēmu pieteikumā. Gan ieteikt Tautas partijai priekšlikumus to formulēšanai tālāk. Tā tas nav. Droši vien aizņemtība, bet visdrīzāk ļoti pretrunīgi viedokļi jau paša reģiona ietvarā neļauj formulēt saskanīgu viedokli. Varbūt arī šodien mēs izdzirdēsim šai sakarā kādu racionālu ieteikumu no klātesošiem. Arī šajā ziņā, ņemot vērā to, ka dzīve ir jau kādu laiku ritējusi jaunu pašvaldību teritoriju formātā, Tautas partija vēl ar vienu ir meklējumos. Varbūt, ka struktūras profesionālo nozaru un problēmu griezumā varētu galu galā sevi attaisnot. Mēs redzam, ka interešu grupas ir daudz aktīvākas. Gan mūsu dāmu klubs, senioru klubs un pats par sevi jauniešu organizācija. Mēs būsim priecīgi par precīziem un darbīgiem Tautas partijas organizēšanās iekšējiem modeļiem un katram, kam būs sakāms, kas jau iepriekš paldies. Un nobeigumā. Dzīve ik pa laikam met mums izaicinājumus. Mēs Tautas partijas biedri to labi apzināmies. Šis izaicinājums nav jau stāsts tikai par mums. Tas ir par kaut ko vairāk. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri uz mums cer. Par cilvēkiem, kuri neizvirza kaut kādas īpašas prasības valstī. Viņi vēlas ilgtermiņa noturīgu politiku. Viņi meklē atbildīgu politiku. Politiku, kuru nepiesēdz ar aizdevēju interesēm. Politiku, kuru dēļ šeit būs pastāvēt Latvijai. Es aicinu visus par to nekad neaizmirst. Mums tas ir jāspēj. Paldies!